mūsu šī gada pirmā reize Katrudītī, mūsu mīļā Katrudītī. Tā, nakts, cope, fīderis, zandarts. Tūlītās iesim barības jaukt. Nu tā, barības komponentes mums šādas. Re, kur Krišjāns smaida. Tātad biskuit brīms un Pro River brīms no OK Copi sporta. Un re, kur šidot arī baltos, tos maltos vai nemaltos, nezinu, šutos arī pilksim klāt. Tā, nu, šitos te ir jāvajag ūdenī samērcēt, un tad jau sāksim miksēt. Un ko vēl, re, kur varbūt šito pilksim traperīti. Izdomās, bet galvenais šidietai. Nu jā. Nu ko, nu tātad, re, kur ir mūsu ūdentiņš, re, kur mūsu brīnumi, tie baltie samalcinātie, kas ir jāmērcē ūdenī. Iekšā, un tas meiķis ir viņus dabūt, lai viņi nogrimst. Šajā te, un te viņi kādu pusstundiņu vēlams pastāv. Un tad galvenajā spainī to viņi izskalosim, un tad parādīšu, ko mēs tur beram iekšā. Nu ko, un aiziet, kā jau teicu, biskuit brīms. To mēs mēģinām dabūt vaļā. Krišjānim baigi stimgrās paciņas. Tā. Aiziet iekšā. Un šodien te ir baigi svarīgi to pašu, ko Krišjāns ir uzrakstījis. Makšķernieki, taupi dabu. Šo te visu metam kaut kur miskastē, nevis pa krāsu. Tas ir viens, ieliksim kabatā pagaidām. Un otrs, kā jūs teicu, Pro River brīms. To mēs arī mēģinām atlaist vaļā. Opa. Un iekšā. Nu, tēc pagaidīsim tos, sāksim jaukt ar ūdeni. To es jums arī centīšos parādīt, bet viņš citā formātā, lai man kolēģis Armāns sāk rāmēties virsū. Bet nu smažo baigi smuki, devai sākam jaukt. Izbeidzās baterija. Nu ko, un mitrināšana arī būs bišķiņ savādāk. Ielējam spainī parastu ūdeni, un re, kur ir Lorpio likvīdu būsterītis. Šito es jau viņu esmu pāris reizes palietojis. Te nekas vairs nedaudz iekšā šito te. Lejam visu, izklosim vēl. Tas ir tā saldumam un bišķiņ garšiņai un vēl visu kaut kam. Es te tur vienā rokā vādu, man vēl nav bezvadu mikrofons. To es plānoju, ko drīzumā iegādāties, vai ērtāk filmēt. Tad mēs paņemam pudeli, ielējam ūdeni nedaudz. Par maz. Ielējam vēl nedaudz ūdeni pudelē. Pudeli kārtīgi sakritam, izskalojam. Šeik. Un aiziet iekšā. Būs bišķiņ interesantāk. Nu ko, to samaisīsim un šito te lēnām te iekšā. Davai sākam. Nu un re, kur lēnām maisot vajam ūdeni iekšā. Galvenais ir nepārmitināt, tad būs slikti. Labi samitināšu un tad tiekamies pie gandrīz gatava rezultāta. Mierīgāk tikai. Labāk, ka ir ļoti vaļīgi nekā stingrāk.
Kaut kāds neliels lietiņš sāk pilnāt, re, kur viss mans. Viss, re, kur zem galda. Drīz beigs, te varēs iet un ķert otro karpiņu. Nu, te gaidītas lietus beigas. Neizsās, ka baigi nopietnas, gan jau, ka drīz beigs. Nu, cerēsim, jā. Nu, lietus tā kā ir beidzies. Kolēģiem Armandam jau atkal bija karpiņi. Bet kamēr mēs sēdējām mašīnā, viņš bija aizmirsis makšķeri izvilkt. Un viņi bija aizvilkusi labu attālumu prom un norāvus āķi. Spraudies virsū barotava. Laikam ar roku jāuzliek būs. Nevar barotavu uz kociņu. Sagāja. Distance mēs mēram tā, re, kur ir 2 kociņi. Man nav nekāda speciāla distance. Vienkārši parasti mietiņi iespraust. Te doma ir tāda. Šitā te tīnām apkārt un skaitam reizes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nu, 16 komats. Tur jāizprauž kāds kociņš tajā vietā. Kaut kādu maziņo mietiņu iespraudīsim. Tā, šitien te. Šitien te, Tur ir mietiņš. Un tā ir, pieņemsim, ja es kaut ko apraušu, vai man tiešām pieteiksies labs zivs un būs jāpaņem klipsītes nost. Es varēšu tās 16,9 vai cik tur bija reizes atmērīt un būšu tajā pašā distancē. Nebūs atkal jābrauc jauns punkts. Diezgan vienkārši. Maģistrālā. Mēs nogājām no apūdz apūdz. Padomā, kā var kaut ko tādu? Nu, ko iemetu? Pāris metrus tālāk, man nepatīk tā tuvā vieta. Nu, arī bišķiņ pastījos grunti, tur arī tāds foršs. Un re, kur, nu, 5 tukšās, ne tukšās, bet 5 tukšie metieni ar šito te Krišjāņu brīnumu. Nu, kā redzat, nu, kārpā vismaz viņš noteikti patīk. Viena izvilkt, viena aizgāja. Nu, baigi labais. Krišjāņu, ja tu šito te skaties, tad Big River Breams un kas tur bija Biscuit Breams, baigi labi arī karpām šansē. Nu, skaties, cik smuks ezers. Pilnīgi tāds kā spogulis. Vecais arī uz filējas vienu zandartiņu dabūja, bet tas bija, nu, mērs bija kaut kāds 47. Tā kā, nu, vēl viss iespējas. Gaidam kaut kādu smuku breksi uz feederu. Bet, nu, tā mēs te sēžam trietā. Bet smuki, foršs vakars. Lietus beidzās, mākoņi arī paklīda. Nu, kaut kam jau vajadzētu vēl būt. Devai gaidam. Labi, dabu viņu uz malējas ātras, nemaz nekā. Draugi, man arī tuzons ir. Rupē? Skrien uz manu pusi. Apsies, ka viņš skrien uz manu pusi pilnīgi. Pa virs. Tā ir karpa vispār, ka viņš ir pa virs uznāc uzreiz. Nē, viņš uz krasta skrien. Es pats tev tā, ka mums skrēja virsū. Maziņa karpiņi. Izveikots. Tā mazi karpi ir. Aha. Sāksies. Šitā lielās dara. Nē, viņi pārāk konkrēti uznāca augšā un skrēja uz manu pusē, viņi būtu liela. Un draugi, re, kur iemesls, kāpēc vajag papildus feedergumī? Spogulis. Es redzēju. Spogulis ilgi neesmu noķers. Es atkal ilgi neesmu peldējies, un es arī neesmu to tagad izdarīju. Nācies. Tāpēc pagad, viņi neredz.
Tik ātri tas jau nenotiks, nebās sačkiņa virsū. Kur? Nav nemaz maziņa. Es jau domāju, ka viņi būs mazāk pēc tā, kā viņi. Brēns pārsit man tikai pavada. Nu, wow, smel. Aiziet. Garām. Tāds snaipers man sačakam, bļaini, šancē. Smuks karpiņš. Ļoti smuks karpiņš. Spogulīcējam krastā ar viņu. Nu, pienācis man laiks jums pastāstīt par savu sistēmu. Redzat, kas strādā. Baro tev 40 grami, man ir liels gross, jo te tāds viens tūzoniņš paiet garām un visu to galdu noēd, vai 2. Gross paliels 40 grami. Te ir tā cilpa iesiet, nekur sanāk dubulta auklu, nekur cilpā. Uz cilpas uzvērts ir šāds maziņš, tāds kā pretsavērpēs, ja varētu teikt. Tā mums cilpā ir keramiskā bumbiņa un fīdergumija. Fīdergumija, kā es taisu, tas tiešām prāts kā mūsu čempions, kā mūsu Krišjānis Lisovskis. Tātad no sākuma sanāk šeit savērpt barotavu un vēl bišķiņu garumā. Šī būs tā kā tāda cietākā daļa un te ar parasto astotīgu mezglu uz parasto, nu, viendaļīgo. Un galvā pavadiņi man bija par cik es zinu, kad šādas zivis te peld, no 18. Un 10. āķīts solners. Sienām pavadiņu un metam atpakaļ. Nu ko, kādu laiku neesmu devis jums updateus. Tātad pamatīgi nolija. Nosēdējām mašīnā, te ir beidzulīt jāuzkurina ugunskuriņš. Un jāiet, jāsāk barot, jāgaida rītu. Nu ko, lietas beidzot ir beidzies. Tagad es kādus atkal 10-15 iemetienus bez āķi vispār galvā. Vienkārši iebrūšu točku, jo reāli kādas stundu pusotru vispār nav būts uz laipas. Jo tur viss sevi es jūtu, kad apēsts. Tur jau neko daudz nevajag. Pienāk viena maziņa karpiņa un to visu var norīt. Jo neko jau daudz nesanāca iebarot, tomēr es vajag tas lietas un... Pļumt. Šitais otrais. Iemetusim kādus 10-15, tad jau tiekamies pie pirmā oficiāla iemetiena ar āķi. Tā nu, draugi, re, kur ir 15. iebarojamais. Tā man jau ir bišķiņ... No iepriekšējā video, ko jūs redzējāt paugus barību pāri, to man arī vajadzētu tā kā, nu, sasaldēt. Tad jau arkusus, to man arī vajadzētu tā kā izbarot. Nu, skatīsimies, ar 15 metieni ir. Liek atpakaļ pavadiņu. Un, jā, man vecais aizmirst to lietu runā, bija baigais lietas, jā. Mēs kādu, nezinu, 2 stundas uz laipstrāvu normāli nebijām, tāpēc jau tagad vajag tā pamatīgi iebarot. Jo tur jau neko daudz nevajag, kā jau es teicu, tur 1-2 skarpiņas maziņās, viņš jau visu tur nolas. Un vispār nekāda barošana jau vakarā nesanācis, kādus 5-10 iemet pirms, tā nopietni sāk makšķerēt, un tad sāka vienreiz līt, tad mēs aizgājām uz mašīnu, tad beidz līt, tad mēs atkal 2 reizes katrs iemetām, tad atkal sāk līt. Tā kā, jā, nu, tagad it kā vairāk nelīs. Mēs esam līdz, nezinu, 6 noteikti, es domāju, varbūt pat mazliet ilgāk no rīta pasēdēt. Kādam smukam breksim jābūt, es domāju, karpiņai arī. Jo mēs jau te nav tā, kad atbraucam karpu vajag, karpu būs. Vienkārši jābron, jāsās, kas te būs, tas arī būs. Te jau nav tas variants, kad viens noķer karpu, tad jāskrien veselām baram jāmēģina noķert karpu.
Tā kā, nu, mēģināsim te kaut ko izveidot. Tētis tik tikko paudiņu, liksim kādu 3 baltos, 3 pinkus un metīsim spotā. Gaidām pirmo copi. Nu ko, agrs rīts. 3:34. Ko es vēl jums pasāstīt? Esmu pievienojis tādu opciju kā pievienoties kanālam, kad nu par attiecīgi man šeit 2,99 eiro maksu mēnesī. Mans video redzēt ātrāk. Katra video klipa beigās būs jūsu tā kā YouTube's vārds un paldies. Vēl arī, ja es redzēšu, kad jūs esat uzrakstījuši komentāru, es uzreiz, vai arī cik es ātri atbildu uz visiem pārējiem, jūs vienmēr būs pirmie. Un tur vēl visādas ekstriņas pievienošu. Būs arī video, kas būs tikai dalībniekiem varbūt. Tā kā jā, es vēlos pateikt publisku paldies. Nekad neaizmirsīšu mans pirmais kanāla dalībnieks. Vai kur redzat? A.L. Pirms 3 dienām pievienojās. Paldies, liels paldies. Nu redzat šo skaitu? 747 mēs šeit esam. Vēl tik maz līdz 1000, un es zinu, ka mēs to varam. Tāpēc saspiežam tos subscribiņus, un pie 1000 būs konkursiņš. Bet mēs ceram, ka vēl kāds breksīts būs, vai karpiņš, vai zandartiņš. Devai. Paldies, A.L. Vienmēr tev atcerēšos kā kanāla pirmo dalībnieku. Devai, turpinām makšķot. Nu, kā jau jūs redzat, es jums šodien parādīju tādu rūgtu realitāti tām Brexit copēm. Protams, te bija vairāk vainīgs tas, ka viņš vienkārši vēl neķerās. Vispār baltās zivs vēl neķerās. Zandarts arī neķerās. Tā kā, nu reāli būsim tā godīgi. Vienīgā normāla zivs, tā viena karpiņa. Tas arī viss te. Man bija āķis notīrīts, bet nu labi. Nekas nopietns tur nevarēja būt. Nu, kā bija, tā bija. Vācamies nost. Jāvāc man savu troni nost. Tas arī kādu laiciņu aizņems. Bet jā, forši tā parās. Viss bija kā nākās. Pēc nedēļas brauksim atkal.